Lielais hokejs uz brīdi ir uzvaroši noklusis un ledus bruģinieki var atvilkt elpu. Savā brīvajā laikā sportisti negribīgi seko līdz norisēm politikā, zaudēt uzticību. Taču Eiropas parlamenta vēlēšanās hokejists Egars Ciprus tomēr piedalīsies. Pilsoņu pienākums sauc. Katram cilvēkam ir sava, interesi un katram savs uzstādījums, bet, ir jau laikam jāsaprot to, ka tomēr mēs tā Eiropas Savienībā iesaistamies un tā dzīve tālākie plāni laikam jau tomēr saistīsies ar to Eiropu un tikai no tā viedokļa ir jāskatās, laikam uz to virzienu vairāk un tāpēc tas pienākums laikam tomēr jau ir mums tas Eiropas vēlēšanas. Atšķirībā no hokejistiem vasaras sporta veidu pārstāvjiem ražas laiks tikai sākas. Latvijas basketbolistiem dienu pēc vēlēšanām sāksies Eiropas čempionāts. Sezonas laikā Anetei Jakobsonai Žogatai bieži nāks ceļot pa pasauli, un ar to, ka viņi ir Eiropas pilsoni, dažreiz var arī palapoties. Tā kā es spēlēju Krievijā, tad viens labums ir tas, ka mums nav jāstāv lidostās pie paskontrolēm. Tās, kas Eiropas Savienībā nepārbauda pases, vienkārši izlaiž cauri. Un Krievijas meitenes vienmēr par to apskauda man, kad es tik ātri tieku ārā ar tām pases kontrolēm. Viņas tur gaida, kamēr pārbauda vīzu. Žogota cer, ka jaunie deputāti savu valstu un tautu Eiropā spēs pārstāvēt tikpat veiksmīgi kā viņa. Politika tāpat kā sportisti panākums var sasniegt tikai pēc sūri grūta darba.